CHV skolēnu podkāsts. Esiet sveicināti atpakaļ mūsu skolas podkāstā aprīļa sērijā. Un šodien mēs esam kopā ar mūsu skolas prezidenti Alisu Lasi. Čau! Čau! Alis, pastāst nedaudz par sevi tiem, kuri tevi nezin. Kurā klasē tu mācies? Kas tu esi? Kā tu izskaties? Tad, man sauc Alise. Es esmu 12. C klasē. Man šis ir pēdējais gads šajā skolā. Ikdienā es esmu skolēnu domas prezidente. Es daudz kur darbojos brīvprātīgi visādos organizācijās, pasākumos. Man ļoti patīk sports. Man visa dzīve ir ap sportu. Un mācos. Cenšos kaut cik arī atpūsties, cik vien varu. Un saki lūdzu, cik ilgi tu esi prezidente? Šis ir mans pirmais un vienīgais gads kā prezidente. Tā sanāk, jā. Un no kuras klases tu atnāci uz vidusskolu, šo skolu? Es atnācu šo skolu 9. klasē. Sākotnēji daudz varbūt apšauba to lēmumu, bet es atnācu tikai tāpēc, ka man vajadzēja pacelt izglītības līmeni uz augšu. Un tad es atnācu 9. klasu šeit, un tad tā arī es visu vidusskolu esmu bijusi tā. Paldies. Un tu iepriekš jau par sevi stāstot nedaudz minēji par to, ka tu bieži piedalies visādos brīvprātīgos, es nezinu, kā to nosaukt. Bet var vairāk par to pastāstīt, kur tieši tu darbojies un kāda ir tava pieredze? Es tikko noslēdzu 3 gadu ciklu ar Latvijas Universitātes basketbolu, kur es biju tehniskais palīgs un sociālo mediju palīgs. Tāpēc varbūt jūs skolā man esat dažreiz redzējuši to LO ekipējumu. Tad es biju vienā uzņēmējdarbības un līderības programmā meitenēm Future Heroes. Es biju pati kā dalībniece 10. klasē, un tagad jau 2. gadu biju kā brīvprātīgais, un tas arī tikko man noslēdzās. Atskaitot 2 organizācijas, es esmu daudz sporta pasākumos, bet ne arī tikai sporta pasākumos. Mans nesenākais tāds lielais bija dziesmu svētki, kuras bija kā brīvprātīgais, bet tā esmu bijusi gan pasaules čempionātā hokejā, basītī, visās Latvijas izlases spēlēs, kas ir mājās gan sievietēm, gan vīriešiem. Un tad arī esmu pieteikusies uz šī gada olimpisko ciklu jūlijā kā brīvprātīgais, ko ļoti gaidu. Un tu jau tiki, vai tu vēl nezini? Es vēl nezinu, bet es ļoti ceru, ka es tikšu. Man ir jau kā īstenāk 3 gadu pieredze brīvprātīgais darbos. Pirmais man bija uz 10. klasi vasarā U19 pasaules čempionāts, un tā arī es vienkārši visu laiku kaut ko darījusi, un man tik daudz iespējas pavārušās dzīvē tādēļ. Man bija arī darbs pirmo reizi pagājušajā gadā pilnvērtīgs no tā tikai tāpēc, ka agrāk esmu strādājis kā brīvprātīgais. Un es nezinu, tas, ko tu iegūsi kā brīvprātīgais, tu nekur to citur neiegūsi. Hokeja čempionāts tev būtu tur fiziski klāt arēnā, redzēt un piedzīvot visas tās emocijas, tas ir vienkārši vienreizēja sajūta, tas adrenalīns, un tad, kad viņi tur tiek vai uzvar, tas ir vienkārši tik paciloši. Un tad arī visas Latvijas izlases spēles. Piemēram, man arī jau bijis iespēja, ka es braucu ar Latvijas basketbola savienību kopā ar viņiem izbraukuma spēlēs Latvijā, piemēram, Liepājā. Man liekas, ka ne tik daudz cilvēkiem tāda ir iespēja dzīvē. Bet tas tik forši atmaksājās, ka tu strādā brīvprātīgi, un tu centies, un tu dari, un tu ieguldies, un tu dabū atpakaļ. Un tu dabū un tu apakaļ. Tu ieteikt, ja ir iespēja cilvēkiem darboties brīvprātīgi. 100%. Tas ir, ja es nebūtu sākus brīvprātīgos darbus, es tiešām nezinu, vai es būtu ievirzījusies tādā dzīves ceļā, kādā es esmu tagad. Un man ir jāsaka paldies tiešām manam bijušajam trenerim par to, ka atsūtīja man to īziņu, un es noriskēju, un es pamēģināju, un tas tiešām atmaksājās, un es nevaru būt priecīgāk par to. Man arī tāpēc ir viena no tuvākajiem cilvēkiem manā dzīvē, brīvprātīgo darba dēļ. Es gribētu arī teikt, ka no malas, redzot visu to enerģiju, kuru tu velti lietām, kuras tev pašai ir svarīgas, man liekas, tu esi ļoti pelnījis visu to pieredzi un draugus, ko tu esi iegūst. Arī skolas vārdā visu, ko tu esi darījusi šī gada laikā, man liekas, tas ir ļoti skaisti. It īpaši no malas redzot to atdevi, ar kādu tu dari. Gan mācības, gan tieši skolēnu doma. Un tad nākamais jautājums ir par to, vai tev sanāca izpildīt savus izvirzītos mērķus, ja tev tādi bija, kā prezidentam, pirms tu stājies šajā amatā, vasarā varbūt bija kaut kas, ko tu, izvirzīji kā tādus darāmās lietas.
Es ar tevi jau pirms tam runājām vasarā par dažos brīžos, kas mums ir jāmaina, kas mums ir jādara, lai sasniegtu vēl augstāku līmeni bez mazai. Jo tas, kā es iesaistījos skolā, domāju, bija ļoti nejauši. Es atnācu pēc 11. klases 1. semestra. Es atnācu sākumā tikai pavārot. Man bija tāds, man te kaut kas ir jāmaina, ja gribu kaut kādu kustību. Un te kaut kā pakāpeniski es tad pārņēmu visu sociālo medijus Instagramā, kas man arī liekas, ka ir sanācis ļoti labi pacelt, bet mazliet to latiņu es to tā nosaukšu. Un tā arī tas viss aizgāja. Un tad, kad es uzzināju, ka man samainījās klases audzinātāji, kas ir tagad Ina Jukēvica, tagad viņi tur arī visu tur pamanīja bez mazliet tur, ka viņi varbūt var man ievirzīt pareizajā vietā. Tā arī es nokļūtu tajā amatā, bet es nezinu, mēs pirms tam jau vienkārši sapratām, ko mums varbūt labāk vajag darīt uz konkrētiem pasākumiem, ka vajag agrāk kaut ko darīt, lai būtu veiksmīgāk. Man nebija tāds konkrēts mērķis, ja es gribēju zināt, ka es gribu tos pašus kaut vai pasākumus un kaut ko vēl jaunu ieviest, bet vienkārši drusku augstākā kvalitātē. Tas bija tāds mums galvenais. Un, ja tu vēl varētu kaut ko izmainīt vai izdarīt, vai ir kaut kas, ko tu vēl neesi paveikusi? Es ļoti, ļoti gribētu, lai domai ir tomēr sava telpa. Lai domai ir sava telpa un nav tikai tā viena reize satikšanās kā 8 no rīta, trešdienā no rīta. Tas ir grūti, jā. Tas var piecelties, bet var redzēt, ka viss ir miegaini. Es pati arī atzīstu, ka es dažreiz, es ļoti negribu novedīt, bet mums ir par to daudz ko runāt un tā tālāk. Un es nezinu, ja būtu drusku tāda brīvāka atmosfēra, es to nosaukt, un būtu tāds chills bez mazliet, mūsu telpa ir mūsu telpa, tu baigi neviens tas nejaucas, tad man liekas, ka būtu daudz savādāk iesaisti no skolāniem. Jā, pagaidām to mainīt nevar, bet man liekas, šobrīd nevar, bet es ticu, ka ar laiku tas pienāks tas laiks, ka arī domiem būs atveltīta vieta, atveltīta laika, un vai tad arī tiekamies. Nevis, ka bez mazliet man tāds sajūta dažreiz, ka tie cilvēki, kas nāk, es ļoti atvainojos visi, bet dažreiz var redzēt, ka viņi atnāk vienkārši, tāpēc, ka viņam ir jāatnāk. Nav tā, ka viņi grib to darīt, viņiem tāds, man ir jāiet. Un tas ir tas, ko es negribu radīt. Ka jums ir jābūt. Manis pēc neesi vienkārši, ja tu nāc, tad tu nāc ar vēlmi un attieksmi to darīt. Visiem tā ir un nav tāds raksturs, es to nosaukšu. Bet es nezinu, tas ir tas, kā man pavadīja, no šito laiku man ir atnācis. Ja tu ieliec to enerģiju, tad tev arī tas viss atmaksājās. Man ļoti, ļoti nepatīk lielīties, piemēram, tas pats arī apbalvojums, kas man bija februārī, tas Rīgas skolāns, tas vienkārši, bez mums arī atnāca man tā. Tā ir patīkams sajūta, ka tu zini, ka tu esi izdarījis un to novērtēt. To novērtēt. Un ir atpakaļ. Tur jau tā lieta, tāpēc, es nezinu, cik tiešām ikvienam ieskata, ja jūs ieliekat to enerģiju un laiku, agrāk vai vēlāk atmaksāsies. Tas varbūt liksies, ka tagad nav. Ka pilnīgi viss ir pilnīgākajā dēlī un sviestā. Man arī ir jāizsaka liels kompliments tev par to, ka tu mums dabūji sponsorus 1. gadu. Ziemassvētku balva, man liekas, bija pirmā, kur mēs dabījām pēc tam. Bija kaut kur. Ziemassvētku balva bija tāds akcents. Es gribēju pajautāt, kā tu to dabūji gatavu, vai tas nāk no brīvprātīgo pieredzes un kā tu ieteiktu to darboties tālāk? Jā, man tas atnāca no brīvprātīgo pieredzes, jo es tajā vienā no minētām organizācijām, mans tā gada galvenā darbošanās bija ar sponsoru meklēšanu programmai un vienkārši kaut ko darīt. Vai kaut kāds balvas, vai finansiāls atbalsts vai kaut kas tāds. Man bija tās, es redzēju daudzām citām skolām, ka tā jau pirms tam bija. Un tāds, ko mums nevaļņā, par ko mēs esam kāpēc mēs, lai nevarētu arī dabūt sponsors. Un tad tu vienkārši piesēdies, tu uzraksti kārtīgu vēstuli un parasti jau īstenībā atsaucas. Tāpēc arī jau mums bija piemēram tās kompānijas, kas mums bija šogad Ziemassvētku ballē, kur arī atsaucās un bija ļoti dāsni teikt un deva tiešām lielos apjomos mums dāvana. Daudz, īstenībā daudz, un tad tur pēc tam vēl sanāk sarunāts ar pazīstamiem vai vecākiem, un tur jau arī tā arī kopā, tas arī sasumēst kopā, un beigās man liekas, ka cilvēki varēja būt ļoti priecīgi par to, ko viņi dabūja. Piemēram, arī tie cilvēki, kas nāca no malas, tā arī tā pati grupa, fotogrāfs un tā tālāk.
viņi arī tā kā uzreiz jūt, ka jā, mēs viņam varējām arī tā kā ielikt kaut ko simbolisku vai kaut ko tādu. Viņam arī noteikti bija patīkami tā kā atrasties šeit, jutās ērti šeit. Tas bija tā kā arī galvenais par to. Un tā kā, ja tev ir atbalsts un tev ir tā kā īstie cilvēki atrasti, tad tev arī, man liekas, ka beigās arī iznāk tā kā tīri labs pasākums. Tu šogad dodies tā kā prom no skolas, tev nav grūti atstāt visu to, ko tu esi ieguldījusi šī gada laikā, tīpaši domē, skolas pasākumos, un redzēt, skatīties no malas to, kā vai mēs spēsim uzturēt to līmeni, vai arī mēs vienkārši paņemsim visu, sakarēsim. Jā, kā tavuprāt tu iesaistīsies, varbūt, vai arī tu neiesaistīsies? Kā tu jūties par šo? 50-50. Man no vienas puses noteikti ir žēl, man šī skola daudz ko ir iemācījis, arī doma noteikti ir daudz ko man iemācījusi un tā tālāk. Man ir tiešām īstenībā ļoti forša klase, kur man pietrūks savā ziņā. Nu tā kā ne visi. No apusēji, tas ir tāds Gan, bet man noteikti arī tā kā, es esmu šajā brīdī, ir šobrīd 30. aprīlis, es ātrāk gribu pabeigt skolu un mācīties to, ko es gribu mācīties tādā ziņā. Tas ir tāds aspekts, ka man ātrāk gribu pabeigt, lai es beidzot darītu to, kas man tiešām patīk dzīvē un tas, ko es gribu savā dzīvē darīt. Bet nē, man noteikti pietrūks. Tie pasākumi, man liekas, tā Ziemassvētku balva man tikai ir viens no highlightiem man īstenībā šajā gadā. Viss tās ekskursijas, kas man bija ar klasi, tas, ko mēs esam ieguldījušies abas īstenībā skolā un domē, es vienkārši ceru, ka tas arī tas pats princips arī paliks tāds ļoti pats, ja arī varbūt pēc savādāks. Un tas nāks arī ļoti par labu tālāk. Vai es kaut kur iesaistīšos? Nu, es noteikti sakošu līdz skolas kontam. Nu, tas... Es noteikti tev rakstīšu pirms Ziemassvētku balvas. Kurš bija tas fotogrāfs? Kā mēs to sponsoram? Mikus tas fotogrāfs. Jā, bet tu man visu atgādinās. Nē, mēs tev noteikti aicināsim arī uz balvu. Tas ir pašas, protams. Ceru, ja es tikšu, es ar lielāko prieku arī apbraukšu. Nu, tu jau ļoti labi pārvirzies uz nākamo tēmu. Pastāst, kur tu esi tikusi, kur tu mācīsies, ko tu darīsi, ja tas nav noslēpums. Tas nav noslēpums. Daudz jau zina. Es ļoti vēlējos, varbūt pēc var jau drusku nojaust pēc manas iepriekšējās darba pieredzes, vispārīgās pieredzes. Man ļoti patīk sports, un es ļoti daudz organizēju pasākumus. Tā kombinācija kopā tad liecās kā sporta menedžments. Tas ir plašs jēdziens, bet tikai tas ir jau savu specifiku, ka tu organizē tieši sporta pasākumus. Un tas ir tas, ko esmu izlēmusi studēt. Tā kā tāda liekas, sporta menedžmenta pie mani ir tāda drusku kā... sākotnējā problēma bija tāda, ka Latvijā nav baigi tāda programma bakalaura līmenī. Man bija tāds, labi, jāmēģina kaut kas uz ārzemēm. Un es tiku ļoti veiksmīgi Nīderlandē, Hāgā, uz sporta menedžmenta programmu. Un tas ir tas, kur es došos. Un tie ir 4 gadi tur? 3. Tie ir 3 gadi. Un pēc tam tu domā braukt atpakaļ vai palikt tur? Es skatīšos es noteikti negribu pamest Latviju ir mans mājas, bet es skatīšos noteikti, ko man piedāvās dzīvē. Varbūt man ļoti labā sporta organizācijā piedāvās strādāt, vai arī manas darbs prasīs, piemēram, ceļot ļoti daudz. Bet varbūt, ja būs nepieciešams arī izstudēšu maģistru grādu, varbūt jau kādā konkrētā nozarē vai kaut ko tādu. Jo sports menedžments ietver visu, gan arī publicistiku, gan arī finanses, gan visu rēķināšanu, gan praktiskā daļa, ka tu organizē pasākumus. Tas viss tik ļoti aptver visu. Un tas, kas tik ļoti arī man patīk par to sporta menedžmentu, ka viņš aptver pilnīgi visu. Man liekas, tev arī būs salīdzinoši vieglāk mācīties tās pieredzes dēļ. Noteikti, tāpēc es gribētu ticēt, ka tie, kas tur brauks, arī tik liela pieredze, bet to jau nevar 100% garantēt, ka tur ir, ka tik daudziem ir tik liela iepriekšējā pieredze. Tā kā vienmēr strādā ar 100% atdevi. To arī Tas ir tas, protams, ka tāds cilvēks nav viegli atrast, bet es ļoti to novērtēju, kad es redzu cilvēkus, kuri liek enerģiju, viņi grib iesaistīties un viņiem arī tas patīk.
Jā, viņi dara līdz galam. Viņi dara līdz galam, tā kā, jā, visiem ir krituma brīži, arī man ir krituma brīži, un tā, ka es neko vairs negribu darīt vispār šajā dzīvē vairs. Bet tajā brīdī, kad tu arī tā kā piecelies, un tu vienkārši vari vēl lielāku atdevi to izdarīt. Un tā kā tev pašam arī beigās ir tas tā kā gandarījums par to visu. Jā, man ir ļoti liels prieks, ka tu zini, ko tu gribi, un ka tas jau ir tik drīz. Tas jau ir. Tu darīsi visu. Nu, man ir pēdējais zvans jau nākam piekdien. Ak, Dievs, paldies, ka atgādināji. Jā, mums ir jāsāk beidzot rosīties. Emma. Nē, es jau, ka viss notiek. Viss notiek. Man ir jautājums tev par skolu. Kas tev vairāk pietrūks no skolas? No šiem 12 gadiem tu reāli beidz skolu. Viss. Nu, šī vispār man tā kā iestādes ziņā, šī man certā skola. Man liekas, ka man te ir bijuši šajā skolā tieši visvairāk piedzīvojumi ar klasi tādā ziņā. Man ir tiešām ļoti forša klasa. Es nezinu, man ir tiešām paveicies. Mums ir bijuši tik fenomenāls klases audzinātājs, tik labs klases ekskursijas. Un varbūt mūsu klases saliedēšana sākumā bija ļoti lēna, nosauksim to tā. Bet tagad mēs esam visi ļoti tuvu, mēs tikai novērtējam, tagad, ko mēs varam, tāpēc, ka mēs saprotam, ka tā kā tolīt ir viss. Nu, tā kā mēs nekad vairs šādā kolektīvā vairs nebūsim vai kaut ko tādu. Bet kas man tā pietrūks? Grūti pat nosaukt. Nu, noteikti, ka mana klase tā ir, draugi. Visi draugi. Jā, bet man nepietrūks tās mācības. Tā kā tas, kas tev tu vairs nemācīsies to, kas tev nepatīk. Tu vairs nekad nemācīsies latviešu valodu. Tas ir tik dīvaini. Tas ir dīvaini no vienas puses, bet nē, piemēram, no vienas puses esmu par dažiem personiem tik laimīgi, ka man nebūs fizika, man nebūs ķīmija vairs. Nē, man vienkārši liekas tāda skolas pabeigšana, tu izkāpt no veselas savas dzīves fāzes. Viņi ir bijis ļoti, tie ir bijuši 12 gadi. Jā, un katru gadu tu sastruktūrē savu, man liekas, lielākā daļa skolēnu strukturē savu gadu kā skola un vasara. Jā. Tu esi 12 gadus nodzīvojis pēc tādas mentalitātes. Man tāda mentalitāte vairs noteikti nebūs. Jā, un tas ir tas, kas mainās. Tu izkāp ārā no tās vidas, ka tevi kā tur. Tas ir tik klišejs, ka tu pateici, bet tu mazliet iet pieaugušajā dzīvē. Ka tev ir darbs, un tev ir brīdienis, un tev ir atvaļinājums. Man arī būs jau gan jau, ka starp periodu laika man arī būs brīvs starp lielajiem blokiem universitātēm. Jā, protams, tas jau tā. Bet man, protams, ka nebūs tāds atvainojums 3 mēnešu brīvlaiks vairs. Tāda man nebūs. Kaut gan dažās universitātēs ir. Tas ir kā kurā, piemēram, man šogad pat nesanāk vispār 3 mēneši. Man sanāk tā, ka es drusku pirms Jāņiem pabeidzu skolu. Tīri teorētiski. Es atstāju tikai saņemu jūlijā. Tad sanāk tev vasara sāks reāli pēc Jāņiem. Es uzskatu, ka man vasara sāks pēc 10. jūnija, kad mums ir izpēdēja eksāmenu. Labi, jā. Tas ir tajā brīdī, tad gan man ir viss. Tu vispār pastāsti, kur tu lietas padziļināts eksāmenis, kāds eksāmenis tu vispār lietas? Man parasti ir 3 svarīgie, kā visiem valstī ir matemātika, latviešu un angļu valoda. Es lieku padziļināt angļu valodu, tāpēc, ka mūsu skolā tas ir. Un tad man bija opcijas starp geogrāfiju vai sociālajām zinātnēm. Es izvēlējos sociālās zinātnes, jo man tas vairāk dzīvē noderēs nekā geogrāfija. Ir bijusi tava mīļākā klase, tā kā vecuma ziņā? 11. klase bija viena no jautrākajiem gadiem. Es vēl spilgti atceros 8. klasi, bet tikai tāpēc, ka tas bija tas gads, kad aizgāja visu covidā. Tas bija tā dīvaini. Tas sāki no vidusskolas, es vairāk izbaudītu 11. klasi. 11. klasē tu jau esi pieredzis pie tā, tu saproti, kā viss notiek. Protams, ka nav viegli, bet tikai tu jau vairāk arī pazīsti tos visus cilvēkus. Kāds ir tavs ieteikums vidusskolēniem? Vai arī pamatskolēniem? Gan jau vairāk. Mācies. Nopietni mācies. Tā kā es zinu, ka nav viegli, bet tas ir jādara. Un tas atmaksāsies. Un izbaudīt to laiku. Viss man ir tavs noslēdzošais uzdevums, noslēdzošais izaicinājums. Tev jāatbild uz jautājumu, ko tu ieteiktu nākamā gada prezidentam? Tie, kas taisās nākamā gada pretendentu, vienkārši noteikti izvērtējiet savas iespējas. Tas ir pirmais. Ja tu esi prezidents vai prezidente, tad izbaudi to, bet arī uzņemies atbildību par to. Par saviem cilvēkiem tur un par visiem pasākumiem. Tāpēc, ka, ja kāds nāks kaut ko jautāt, tu būsi tas pirmais cilvēks, kam arī nāks un jautās kaut ko. Paldies tev par to, ka
pastāstīji vairāk par to, ko tu dari šajā skolā, ko dari pēc skolas. Ļoti jauki. Paldies tiem, kas noklausījās. Ceru, ka jums patika. Ceru, ka jūs uzzinājāt kaut ko par mūsu skolas prezidenti. Tiekamies nākamajā sērijā. Visu labu! Atā!